Kopš šodienas satiksmei atvērta jaunbūvētā iela, kas savieno jauno ostmalu ar Parka ielu un arī iegūs Parka ielas nosaukumu. Kādas izmaiņas tas ieviesīs pilsētas satiksmē, jautājām policijas Kurzemes reģiona pārvaldes satiksmes uzraudzības rotas komandierim Ingum Ukstiņam. Jaunā satiksmes dzīsla tiek atvērta arī, un, protams, kā jau iepriekš esmu teicis, ka jebkurš jauns ceļa posms, jebkura jauna iela, protams, atvieglo satiksmi vecajās ielās, satiksmes intensitāte izlīdzinās, sāk braukt pa šo jauno ielu, nebrauc vairs tik daudz pa veco ielu, nav šie satiksmes sastrēgumi, un kā jebkurā arī jaunā ielā, tad, protams, jāievēro vadītājiem ir ceļa zīmes, luksaforu prasības, kas bieži vien arī, teiksim, šajās pirmajās dienās pirms ielu atvēršanām netiek ievērots. Vienkārši jābūt piesardzīgākiem, jāievēro satiksmes noteikumi. Varētu teikt, ka vairāk pēc piereduma, kas ir braucot pa jauno ostmalu, nogriežoties uz jauno tiltu, iepriekš varēja nogriezties no abām joslām, tad tagad tā satiksmes organizācija ir tāda, ka nogriezties uz tiltu var tikai no labās malējās joslas, kreisā josla paliek braukšanai taisnā virzienā un nogriežoties pa kreisu uz šo jauno Parka ielu. Policijai būs grūtāk tagad strādāt vai vieglāk? Protams, pirmo nedēļu, pirmās dienas patruļas tiks novirzīts arī šīs ielas uzraudzībā. Un tad arī skatīsimies, kā satiksme ritēs, ka būs šīs ielas posms atvērts.